Sveicināti Latvijas Nacionālā Rakstniecības un mūzikas muzeja raidieraksta 7. epizodē. Šobrīd es atrodos topošās ekspozīcijas prokrastinācija un radīšana ekspozīcijas mājā Mārstaļu ielā 6, kur jau pavisam drīz muzejs vērs savas jaunās durvis. Un šobrīd Mārstaļu ielas mansardā es sēžu ar rakstnieci Dainu Tabūnu. Vairāk iemeslu dēļ. Pirmkārt, tas ir jubilejas, gan Dainas jubileja, gan arī Aspazijas jubileja, jo ir vairāki, tā, nezinu, varētu tos nosaukt par kontrapunktiem. Piemēram, tas, ka abām šīm autorēm ar 120 gadu vecuma starpība ir darbi ar vienādiem nosaukumiem, un Daina man arī pačukstēja, ka viņai taps kaut kas bērniem par Aspaziju. Bet man pirmā iepazīšanās ar tavu radošo darbību bija ar stāstu krājumu pirmā reize, kas lai gan man liekas, ka tas bija sen, bet pats darbs bija iznācis vēl senāk, un es viņu lasīju jau ar tādu, zināmu aizskavi. Bet jā, es atceros, ka šis darbs atstāja uz mani ļoti lielu iespēju, un no tā es atceros, ka ir tāda Daina Tabūna. Jā, varbūt pastāsti, kā tu sāki rakstīt, kas bija tā tava pirmā reize rakstīšana? Jā, labdien tev, labdien skatītājiem, klausītājiem. Man liekas, ka es sāku atcerēt stāstiņus, tā kā tad, kad es sāku jau visi bērni tā kā sacer stāstus, kaut kādas lomu spēles, un tad es mēģināju arī tos pierakstīt, tik līdz kā es, man liekas, mācēju rakstīt. Tā kā es šobrīd jau tā aizvien senākā datumā datēju to, kad es sāku rakstīt. Bet tā it kā mērķtiecīgāk es to sāku darīt 11 gados, 12 varbūt. Jā. Jautājums bija, kā es to sāku? Jā, nē. Kā es nokļuvu līdz tai pirmajai reizei, vai kā es... Jā, līdz pirmajai reizei, vai arī tev, iespējams, ir bijušas kādas publikācijas, jo šeit arī pirms pirmās reizes? Man bija publikācijas pirms pirmās reizes, jā. Es sāku publicēties kaut kādos tajos 11 gados, un tad bija diezgan ilga pauze, kurā es neko nerakstīju un nepublicēju, bet turpināju domāt par to, ka man vajadzētu rakstīt un publicēties. Pa vidu es vēl studēju Kultūras akadēmijā dramaturgos, un tad es tur mēģināju rakstīt kaut kādu dramaturģiju. Bet jā, tad kaut kādā brīdī es sajūtu materiālu, ka man ir. Ka ir beidzot sakarējies tik daudz, ka ir jāraksta. Es kaut kā biju izdomājusi, sapratusi, kas tas aptuveni ir, ko es gribu rakstīt, kas ir tie daži stāsti, kurus es gribu savā dzīvē uzrakstīt, un kurus man liekas svarīgi uzrakstīt, un kuri man liekas, ka ir labi, un vēl tādu stāstu nav. Un tad es noorganizēju sev apstākļus vienkārši to izdarīt. Jā. Tad tu esi no tiem autoriem, kas nevis principiāli raksta visu laiku, lai nu ko, bet tad, kad ir ideja, tad tu raksti, ja? Jā, es ļoti bieži diezgan ilgi marinēju tās idejas, un es neesmu tāds, pagaidām vismaz man nav izdevies kļūt par tādu ātrakstītāju un daudzrakstītāju, un man vajag diezgan daudz laika, lai vispār noskaņotos uz kaut ko jaunu, un man ir grūti strādāt uz vairākām lietām vienlaikus, lai gan es to mācos pašlaik darīt. Bet jā, man bieži vien ir ilgāku laiku jāpastaigā ar to ideju. Tieši pirmajai reizei man kaut kā tas moments, no kā es gribēju
tos stāstus būvēt, to grāmatu būvēt, ka es domāju par kaut kādām epizodēm dzīvē, par ko man ir kauns. Un par kurām es gribu parunāt ar citiem cilvēkiem, un es negribu vairs par viņām turēt sevī. Un es vairs tā kā par viņām nekaunos īpaši, bet es kaut kādā dzīves brīdī esmu kaunējusies, un tad man no tā uzbūvējās, varbūt ne visi stāsti, bet daļa no stāstiem man uzbūvējās no šiem saviem privātajiem kauna stāstiem, kurus es pēc tam apaudzēju. Bieži vien tā kā es sāku ar kaut kādu notikumu savā dzīvē, bet tad tas ir stāsts, ko es uzrakstīju, aizgāju no tās manas reālās pieredzes diezgan tālu. Jo tas kaut kā labāk nodeva to sajūtu, nekā tad, ja es uzrakstītu to stāstu, kā reāli notika dzīvē. Un, jā, kauns, man liekas, vispār autoriem tāda interesanta tēma. Un, vai bija kāds stāsts, kuru tu uzrakstīji šajā kauna tēmā, un tad pēc tam tas kauns bija tik liels, kad viņi nemaz krājumā neiekļāva? Nē, es visu iekļāvu. Un vai tu esi no tiem cilvēkiem, kas pēc tam pārlasot, nevar stādīties priekšā, kā es varēju kaut ko tādu uzrakstīt, vai arī tu esi tādā mierā ar sevi un ar to, kas ir tapis iepriekš? Nē, tagad jau ir ļoti dīvaini lasīt tos stāstus pirms, kas ir uzrakstīti pirms vairāk nekā 10 gadiem. Un man liekas, paliek aizvien dīvaināk. Būs droši vien ir sakrājušies jauns stāsts, būs jāraksta otrā reize. Jā, un tur ir varbūt gan tas, ka es pati varu par kaut ko nopriecāties, ka cik es labi esmu uzrakstījusi to, man tā arī gadās, bet ir arī kaut kādas lietas, par ko es domāju, šito laikam nevajadzēja. Nē. Teici, ka tev ir nepieciešams pārslēgties no darba uz darbu. Vai kas ir tas tavs rituāls, kā tu atvadies, piemēram, no kaut kā, kas ir vai uzrakstīts, vai jau publicēts, un kā tu spēr tos nākamos soļus, vai arī dzīvi vienkārši piespiež? Nē, no tāda uzrakstīta darba man nav tik grūti, es teiktu, attiet. Grūtāk ir tad, ja vienkārši vienlaikus sanāk, ka jāstrādā kaut kādi darbi, kas biežāk tad ir kaut kāds peļņas darbs, un otrs ir tas savs privātais radošais projekts, un tur ir man mazliet grūti mainīt tos režīmus. Un viens no taviem beidzamajiem pieļauju, ka personīgiem radošiem projektiem, nevis pasūtījumu darbiem, ir raganas. Pēc tam vēl bija Lasis Stasis. Lasis Stasis tika izdots pirms raganām. Es Lasis Stasis ar tādu diezgan nelielu intervālu. Ar gadu intervālu. Bet tas process bija tāds, ka es vispirms sāku raganas, tad bija pauze raganu rakstīšanā, man piedzima bērns, un tad tajā laikā, kad es biju pilna laika bērna aprūpes persona, tad es īsti nerakstīju, kamēr viņš jau negāja tur dārziņā, mums nebija auklītes. Un tad es kaut kā atgriezos tajā rakstīšanas procesā ar to bērnu grāmatu, jo man bija vieglāk kaut kā sākt pārslēgties no tās mammas lomas uz to atkal rakstnieces lomu caur kaut kā mazliet savienojot tās lietas un rakstot bērniem. Un pēc tam, kad es biju uzrakstījis Lasis Stasi, tad es sajūtos, ka es varu noteikt. Es esmu atkal. Es esmu atpakaļ. Jā, tad tas ir, tad tev bija šis scenārijs, ka tu aicināji rakstīt bērniem, tad, kad pašai piedzima bērns. Es patiesībā, man liekas, jau ļoti sen plānoju, ka es kaut kad rakstīšu bērniem, bet man liekas, lai iedotu sev atļauju rakstīt par bērniem, man vajadzēja vispirms pašai to bērnu. Un man likās, ka es sākumā rakstīšu tādiem pavisam maziņiem bērniņiem, un tad aizvien lielākiem, kamēr viņš augs, bet es sāku jau ar to, ka es diezgan lieliem bērniem tomēr sāku rakstīt salīdzinoši. Un sanāca tā, ka es tomēr rakstīju vairāk tam savam iekšējiem bērnam. Tā kā es mierīgi varēju jau iepriekš to darīt. Varēju arī negaidīt, bet jā, sanāca klasiskais scenārijs, ka es sāku
un to darīt, kad man uzrādās bērns, un mēs sākām daudz, mēs jau no kā viņš piedzima, mēs sekojām tiem labajiem padomiem, ka ir jāsāk lasīt jau no paša sākuma, kad viņš ir mazs bēbītis, un vēl neko it kā nesaprot, bet tāpat vajag to valodu barot viņam iekšā. Un tātad Knuts jau ir iepazinies ar lasu stāstu. Knuts negrib lasīt lasu stāstu. Es zinu, ka daudz bērnu viņa vecumā jau ir izlasījuši lasu stāstu, tā kā vecāku vadībā izlasījuši, un viņiem patīk, bet Knuts negrib lasīt lasu stāstu. Viņš ir bijis uz Leļu teātra izrādi, viņam ļoti patika, bet viņš negrib lasīt to grāmatu. Varbūt tieši tāpēc, ka tas tā kā mammas grāmata, nezinu. Un vai tu biji kaut kā iesaistīta tās Leļu teātra izrādes tapšanā, ņemot vērā savu dramaturģis amploā, tā teikt? Jā, es te gluži. Man tā kā, es nebiju, es tiku iepazīstināta ar visu procesu. Man aicināja tur uz maketu prezentāciju, man atsūtīja to scenāriju, bet es tā izlēmu īsti nejaukties iekšā, ka tas ir viņu darbs un viņi var darīt, ko grib. Es kaut kādā savā pieredzē esmu pamanījis, ka tad, ja es paņemu kaut kādu pārtraukumu darbu rakstīšanā, tad biežāk vienkāršāk ir sākt viņu pēc tam rakstīt no jauna, nekā mēģināt savīt kopā to, kāds es biju tad un kāds es esmu tad, vai kā tev bija raganām ar to lielo pauzi, vai tas, kas bija uzrakstīts pirms lielās epopējas, vai tas izdzīvoja līdz tam izdevumam, ko mēs varam iegādāties grāmatnīcās? Tas izdzīvoja, bet ar pārrakstīšanām. Pārrakstīt ir ļoti čakarīgi, es tev piekrītu. Un sāpīgi. Tas ir reāli tā kā, nepatīkamāks process nekā pati rakstīšana. Bet, man liekas, tas ir jādara. Pat tad, ja tas darbs nav rakstīts tādā neiedzīgi izstieptā laika posmā. Tāpat tās jau tajā brīdī, kad tu esi ticis līdz beigām, tur tāpat ir jāiet visam cauri atkal un jālabo. Tad tev labāk patīk pārrakstīt, nevis koriģēt, jau? Nē, kā kuru reizi. Tur ir, ir gan koriģēšanas, gan kaut kādas pārrakstīšanas. Es tur lasu un tad skatos un domāju, kas strādā, kas nestrādā. Un gadās, ka diezgan daudz jāpāraksta. Kaut kādu pirmo nodaļu es raganām esmu pārrakstījusi kaut kādas, vismaz 3 reizes tā pamatīgi, jā, kaut kādu sākumu. Un, labi, pastāsti mazliet par savu to, par tieši to procesu, vai tu esi, vai tev vajag būt pilnīgā vienatnē, un vai tu raksti rītos vai vakaros, vai kas ir tas tavs rituāls? Pašlaik es rakstu tad, kad bērns ir bērnu dārzā, kad nav īsti citu variantu. Vakaros es negribu rakstīt, tā kā tad es gribu gulēt. Vai, ja es neesmu aizmigusi, tad kaut ko palasīt, paskatīties, vienkārši atpūsties. Es parasti ļoti reti, kad esmu gatava saņemties, tad, kad bērns aizgājis gulēt, vēl sēdēt un kaut ko baigs atcerēt un rakstīt pie datora. Tad tu raksti datorā, tu neesi rokas rakstīšanas piekritēji? Es rakstu ar roku dienas grāmatu. Un vai tev izdodas tā konsekventi katru dienu? Gandrīz. Man drīz būs 1000 dienas. Oho. Es visu uzskaitu, man ir tāda uzskaita. Man patīk tāds tabulas saraksti uzskaitīšanas. Un tad es lieku katram ierakstam klāt numuru no tā brīža, kad es izlēmu rakstīt katru dienu. Un tad tur ir kaut kādas ap 100 izlaistajām un 1000, kurās es vismaz kaut ko esmu ierakstījusi. Un tad jau uz tavu 160. jubileju varbūt nonākas Rakstniecības un mūzikas muzejā. Jā, labāk tā. Ātrāk, nē, bet var mazliet ātrāk. Publicēt varbūt nevajag tur, kamēr. Bet tās dienas grāmatas nav arī baigi domātas tā publicēšanā. Viņas nav tādas, kuras to rakstu tā kā kaut kādu baigo darbu.
tu nejūti dienas grāmatas rakstīšanā tās kaut kādas literārās kvalitātes? Es cenšos vispār to Apstrihēties, jā? Jā, nē, es cenšos vienkārši tā kā, lai tā ir man saruna ar sevi. Un jā, es necenzēju to, cik labi tas izklausās un cik literāri vērtīgi. Tas vispār nav mērķis. Jā, es baidījos rakstīt dienas grāmatā tajā brīdī, kad es sapratu, ka es pat sarunā ar sevi nevaru nemelot, ka iztēles skrien pa priekšu. Ragans, kā var novērot, ir ļoti, ļoti veiksmīgs darbs ar nomināciju gan literatūras, gan Eiropas literatūras balvai. Es nezinu, tur precīzi tas Eiropas Savienības balva literatūrā. Jā, un Laligaba. Vai tev ir viegli novērtēt kaut kādu savu literārā darba kvalitāti, vai tu vispār spēji abstrahēties no sevis kā autors, vai arī katru reizi ir pārsteigums, vai tā grāmata beigās izrādās veiksmīgi vai nē? Man ir kaut kāda sava literārā gaume, kurai es cenšos atbilst, un tā nevienmēr sakrīt ar citu vērtētāju gaumi. Un tā kā es cenšos, lai tas mans darbs atbilst tai manai gaumei, kuru es, protams, uzskatu par labu gaumi. Bet es... Par gaumi nestrīdās, par gaumi rīnās. Jā, bet es, protams, nevaru paredzēt, vai mana gaume sakritīs ar kādu citu vērtētāju gaumi. Liekas, vai tev ir lasītāju loks, vai Latvijā ir grūti vispār iemantot tādu lasītāju loku? Es domāju, ka Latvijā var iemantot loku. Es nezinu, man nav jau to grāmatu bijis arī tik ļoti daudz. Es katru gadu izlaistu grāmatu, tad es domāju, vai vismaz katru otro. Man liekas, tad ir vieglāk, tad kaut kā dabiskāk tur rodas un var uzturēt to lasītāju loku. Es zinu, ka ir cilvēki, kuriem patika pirmā reize, un tāpēc viņi gaidīja raganas, un tad viņi lasīja raganas. Vai tā spēle nosaukumā ir apzināta vai neapzināta ar Aspazijas darbu? Es zināju, ka Aspazijai ir tāds darbs, bet tas nebija tas iemesls, varbūt, kādēļ es tādu izvēlējos. Bet es mazliet rakstot arī piedomāju par Aspaziju, kā tādu Latvijas literatūras raganu ciltsmāki. Un to, kā tā Latvijas literatūras vēsture kaut kā ļoti tā raganu tēma tur tā ļoti ievies, un kā mums tās raganas kaut kas ir ar to raganiskumu. Un jā, par to es mazliet piedomāju. Vai tev skolas laikā izdevās iemīlēt Raini un Aspaziju, vai Aspaziju un Raini, vai Raini un vai Aspaziju? Raini droši vien tā mazāk. Man ir atsevišķi Raini dzejoļi, kas man ļoti patīk, rezonē. Bet es neesmu nekad bijusi tāda milzīga Raina fane. Bet Aspaziju gan, jā, man ļoti, ļoti vidusskolā. Man bija tādas pretrunīgas attiecības vidusskolā ar to obligāto skolas literatūru. Un tur bija tādas lietas, ko es diezgan atgrūdu, pat īpaši nelasot. Piemēram? Piemēram, Upīti. Vai tas bija tāds agrīns kaut kāds kancelošanas gadījums? Iespējams. Bet Aspaziju es kaut kā ļoti ņēmu pretī ar lielu jūsmu. Man patika gan dzejoļu krājumi, gan Sidraba Šķidrauts. Un, jā, es atceros, kad es stājos Latvijas Kultūras akadēmijā, tad man prasīja nosaukt mīļākos autorus, un tad es tur kaut ko saucu, man prasīja tad par lugām, un tad es tieši nosaucu Aspazijas Sidraba Šķidrautu, ka tas man ir ļoti uzrunājis. Bija interesanti, ka
ka tā diži Aspazijas lugas vairs neiestudē. Bija tās raganas. Tagad... Iestudēja gan, bija raganas, tad Tropa iestudēja Zalkša Līgavu. Jā, bet no Raini iestudēja ar bišķiņu lielāku regularitāti. No Raini, jā. No viņa vaļā netiks. Un nevajag arī. Varbūt pastāstīja par to darbu, kas tev taps saistībā ar Aspaziju. Jā, darbs ir jau tapis. Jā, mani uzrunāja pirms aptuveni mazliet vairāk kā gada. Man uzrunāja izdevniecība Latvijas mēdīji ar piedāvājumu uzrakstīt tādiem bērndārza vecuma bērniem tekstu grāmatiņai par kādu ievērojams Latvijas personas dzīvi. Man tika piedāvāt vairāki varianti, no tiem bija viens Aspazija. Un tad es teicu, ka jā, Aspazija varētu tad būt tas cilvēks, par kuru es rakstu. Un tas ir tā kā būs izzinošs vai kādu raksturu? Un kā vispār ir stāstīt bērndārzniekiem par Aspaziju? Tas ir visai tāds, man liekas, ka tas vēl nav darīts. Tur ir sarežģīti momenti, jā. Tur ir pats tā Aspazijas dzīve patiesībā nav tik sarežģīta, kā paskaidrot to laikmetu, kurā viņa dzīvoja, kaut kādu, jo viņai ir svarīgi. Viņas dzīvē ir svarīgi, piemēram, tā cīņa par Latvijas valstiskumu, par Latvijas valsts neatkarību. Tas, par to ir grūti, tā kā, man liekas, par viņu pastāstīt šo, tā kā, ignorējot. Un to ir diezgan grūti paskaidrot, man liekas, tādam bērndārzniekam. Bet es mēģināju, jo, kaut kā jau ir jāsāk par tām lietām runāt. Un es to tā kā testēju arī uz savu bērnu un mēģināju viņam skaidrot, kas tur bija, ka bija tie vācu muižnieki un bija tas Krievijas cars un tādas lietas. Un, tā kā man liekas, ka visu kaut ko jau var pastāstīt bērniem. Par visu par visu var runāt ar bērniem. Bet, jā, katrai tai vecuma grupai kaut kā mazliet pielāgojot. Kā tu to dari? Jā, bērnu grāmatas tu vari testēt uz dēlu, vai tu kaut kā... Vai tev ir kaut kāds, nezinu, draugu loks, kuram tu dod lasīt arī savus darbus pieaugušiem? Jā, es cenšos vienmēr tā kā dot pa vidu lasīt, kas bija vieglāk ar stāstu krājumu, ir vieglāk iedot izlasīt kādam draugam stāstu, kas ir diezgan īss. Un tad tu vari vienam draugam iedot vienu stāstu, citam draugam citu, un tad tu viņus pārāk neapgrūtīt. Ar romānu ir sarežģītāk. Bet bija viens cilvēks, kam es visu laiku devu. Man ir tāda rakstīšanas, atskaitīšanās partnere, ar kuru kur kaut kad tajā romāna rakstīšanas vidū man izveidojās sadarbība, ka viņa arī rakstīja romānu. Un tad mēs dažkārt reizi mēnesī, dažkārt 2 reizes mēnesī sazvanījāmies caur video zvanu un atskaitījāmies, cik tālu mēs esam tikušas. Nospraudām jaunos mērķus un tad arī sūtījām, ko mēs esam uzrakstījušas. Un tā bija sistēma, kas man ļoti labi strādāja. Un tad viņi dabūja lasīt un komentēt visu, ko es esmu uzrakstījusi. Jūs ar vīru arī dalāties tajā, ko jūs sarakstāt? Jā, bet es man liekas, esmu jau šo stāstījusi visu kaut kur citur šo gadījumu. Es viņam vienā brīdī, tur bija sadaus kaut kādas vairākas raganu nodaļas pirmās, un tad viņš viņus ļoti ilgi nevarēja saņemties lasīt, jo gribēja tam tā kārtīgi, nopietni, padziļināt, pievērsties, kam, protams, nekad nav laika. Un tad viņš pietiekami ilgi nebija lasījis, tad es pieteicu kaut kādu boikotu viņa tekstiem un teicu, ka es nelasīšu pilnīgi neko, ko raksta viņš. Jo līdz tam es biju viņa tekstiem tā kā praktiski tāds standartā pirmais lasītājs. Un tad es pateicu, jā, ka kamēr viņš neizlasa to, ko es esmu viņam nosūtījusi, tad es nelasīšu neko no viņa.
Un vēlāk tas tika mīkstināts, bet viņš kaut kā jau par to laiku bija pieredzis, ka viņš sūta citiem arī savus tekstus. Un tāpēc, teiksim, kad viņam iznāca ābets, tad es lielu daļu no tiem lasīju pirmo reizi tikai grāmatā. Jautri. Tu pirms tam minēji kaut ko par gaumi. Ko tev vispār pašai patīk lasīt? Kas ir tavs literārais etalons vai es nezinu, kā tu uz to skaties? Nu, man ir kaut kādas tēmas, par kurām man ir interesanti lasīt un kas mēdz pamainīties. Un tad es lielā mērā izvēlos pēc tās tēmas, un vai tā man šobrīd interesē. Bet, protams, ka tur arī ir labākas grāmatas. Un kas ir tā tēma, par ko tu šobrīd lasi? Šobrīd, godīgi sakot, visvairāk es lasu bērnu literatūru. Un es neesmu ļoti, pārējo es lasu tā brīžiem lasu. Brīžiem nē. Es varbūt negribu atklāt. Vienkārši man ir kaut kādas idejas, par ko es domāju, ka varētu rakstīt, bet es varbūt vēl neesmu gatava stāstīt par tieši pieaugušiem vai? Par pieaugušiem, jā. Bet varam gaidīt, ka atgriezīsies arī pie pieaugušo auditorijas. Kaut kad, jā. Bet tā nesteidzīgi, jā. Tad, kad tu kaut ko lasi, vai tu jūti, ka tas tev ietekmē arī rakstot? Vai tev kaut kā izdodas nošķirt to dainu, kura lasa, un to dainu, kura raksta? Es ļoti bieži lasu tieši ar to mērķi, lai iespaidotos. Respektīvi, lai tur atrastu kaut kādas iedvesmas avots, kaut ko aizņemties no turienes. Līdz ar to tas es nenošķiru, tas ir tā kā, es tieši lasu bieži vien uzreiz ar tādu profesionālu interesi. Un vai tev ir kaut kādi autori, kas tev ir kaut kādā ziņā veidojuši, domājot drīzāk kaut kādā literārajā gaumē, nevis kā mentori? Jā, droši vien, ka ir, jā, bet bail viņus vispār piesaukt. Teiksim, tādā agrīnajā periodā man ļoti svarīgs bija Selingers, bet Selingers ir tagad tāds ļoti, tagad es uz viņu skatos, man viņš liekas ļoti problemātisks, tā kā tieši viņa personība ar to viss, ar tām nepilngadīgajām meitenēm un to, ko es sauc tā kā par grūmošanu. Es nezinu, kā to latviski sauc. Un tad Alice Munro man ilgu laiku ir bijusi ļoti svarīga, un tagad viņa arī kļūst par ļoti problemātisku personību. Tā kā viņas meita nāca klajā ar paziņojumiem par viņu, kas tā kā nedara viņai neko, Alice Munro neko labu, un es nezinu, vai es spēšu viņu vairs vispār tā kā lasīt. Tad tu uzskati, ka nevar nošķirt mākslinieku no viņa dairas? Tā īsti, es uzskatu, ka tā īsti nē. Tāds, ka svarīgāk ir tomēr kaut kāda, es domāju, ka kaut kāda cilvēcība ir svarīgāka par to mākslu, par to literatūru, un tāpēc, ja es uzzinu, ka tas autors... Jau sākot ar Rupīti skolā. Jā. Jā, tā kā ja es uzzinu, ka tas autors ir... kaut ko izdarījis ļoti neforšs kā cilvēks, tad man ir kļūst grūti noticēt viņa rakstītajam, kur viņš ir liekas tāds ļoti empātisks un jūtīgs. Selingera tēli gan jau ir pēc būtības tādi diezgan ciniski, ja tā padomā. Nē, kaut kāds skraujies rudzu laukā, tur jau viņš ir tomēr tāds, labi, tur kaut kāds seksisms parādās. Bet tas ir laikmetiezīgi drīzāk. Jā,
Bet nē, viņiem tur ir kaut kāda tā, man liekas, ka viņi tomēr tur ir tā kā tādi tēloti, kā tādi mazliet, ka tas cinisms rodas it kā no tieši tā, ka viņi ir tādi, Trausli. par labu šai pasaulē. Bet tur tādi trausli un tādi, kuri vairāk domā par kaut kādām lielajām lietām. Romantiskie varoņi kaut kādi. Jā, mazliet. Jā. Tev darbi arī tulkoti. Es precīzi nezinu, cik daudz un kādās valodās zinu, ka kaut kas no pirmās reizes ir tulkots angļu valodā un ka tam es esmu uzmetis acis. Vai tu uzpasē savus bērnus, savas grāmatas tajā tulkošanas procesā? Teiksim, angļu valodā, jā, tur es visu lasīju, es māku tā kā angļu valodu, un tad es visu lasīju un komentēju Džeidam un teicu, ka man liekas, ka šeit labāk iederētos tāds vārds un kaut ko tam līdzīgu. Bet ja tulkojums ir igauņu valodā, piemēram, kā raganām vai serbu, ragans iznāca igauņu un serbu valodā nesen, tad es iesaistos tik daudz, cik man uzdod jautājumus tulkotājs. Un tad uz tiem es visiem godprātīgi atbildu. Un vai tu arī esi tāda plaša profila, arī dramaturģi pēc izglītības. Kāpēc tu neraksti lugas? Es varbūt kaut kad rakstīšu lugas. Es nezinu. Ja man kāds palūks uzrakstīt lugu un man būs laiks, es varbūt uzrakstīšu. Tad biežāk šī tava niša ir atvēlēta pasūtījumiem. Nē, man ir kaut kādas lugas, kas vismaz viena. Ko es iesāku vēl studiju laikā un ko tajā laikā es īsti, man liekas, nemācēju jēdzīgi uzrakstīt. Un tad vēlāk es esmu par viņu domājusi, ka man būtu jāuzraksta tā, kā, manuprāt, būtu bijis pareizi to darīt. Un es kaut ko, bet esmu mazliet tur ņēmusies un kaut kādas piezīmes veikusi. Bet es neesmu nokļūst līdz tam, lai to darītu tā pa īstam. Bet dramaturģijas skola tev drīzāk palīdzēja vai traucēja tai rakstniecībai, ar ko tu nodarbojies? Man tur grūti gāja tajās studijās. Tā kā man gāja ļoti grūti studijās, es viņas nepabeidzu tajā laikā, kad bija paredzēts. Tad, kad manam kursam bija izlaidums, es pabeidzu 3 gadus vēlāk. Bet es pabeidzu. Un es tur iedzīvojos tajā laikā tādā ļoti, ļoti nopietnā radošajā blokā. Tā kā es domāju, ka kaut kāds tā dramaturģijas, tas, ko es tur beigās uzkrāju kaut kāds gan tajā posmā, kad es mācījos kultūras akadēmijā, gan tajos 3 gados, pa kuru laiku var iegūt citu izglītību, citu bakalaura grādu dabūt. Gan tajos 3 gados, kad es kaut kā patstāvīgi centos burties cauri dramaturģijas gudrībām, ka tās zināšanas man kaut kā nodara. Arī tādā prozas darbā noteikti kaut kā, ne jau tā, ka es kaut kā domāju ļoti apzināti par viņām, bet kaut kur es pieņemu, ka tas man ir iekšā iesūcies. Bet jā, vienlaiks tas bija arī, tas radīja diezgan lielu krīzi. Mēs šeit, šajos bērņos tiekamies starp Aspazītes dzimšanas dienu un tavu dzimšanas dienu. Ko tu, vēlētu klausītājiem, skatītājiem Aspazītes dzimšanas dienā, savā dzimšanas dienā un ko tu vēlētu Aspazijai un pati sev? Un varbūt muzejām, kurās... 3 jautājumi, tagad 4. Tagad 4. Un varbūt arī
Tu esi arī kādreiz strādājusi šajā muzejā. Varbūt arī, ko tu vēlētu muzejam. Man šī ir, starp citu, otrā reize, kad es atnāku uz sarunu un uzzinu, ka cilvēks, ar ko es runāšu, ir arī kādreiz strādājuši šeit. Tu vari izvēlēties, uz kuru no šiem tu vēlies atbildēt un kā. Nu, Aspazijai, es domāju, es noteikti varu vēlēt, lai viņai ir vēl kaut kādi tādi vidusskolnieki, protams, ne tikai vidusskolnieki, kas atklāja, kas varbūt kaut kādā tādā formālā veidā nonāk pie viņas lasīšanas caur to izglītības sistēmu, bet kuri atklāja to kā kaut ko tādu ļoti valdzinošu un suģestējošu, un kā man tas bija ar viņas darbiem un arī viņas personību. Tad, kad es dabūju tā kā vēl par viņu palasīt, rakstot to vēnu grāmatiņu, un tad es turpināju. Tā kā apbrīnot to, kāds spridzeklis viņa bija tajā laikā. Jā, un tad es varu arī to pašu novēlēt tiem skatītājiem un klausītājiem, lai viņi lai viņiem varbūt izdodas ar viņu vai ar kādu citu autoru. Un tad muzejam droši vien tos apmeklētājus un tos interesantus, kuriem arī tas muzejs kaut kā palīdz vairāk atklāt kaut kādus šādus sev svarīgus autorus. Man vēl ienāca prātā, tas tiešām būs tāds noslēdzošais jautājums. Tu man tad pavisam dzīve sēdi pretī, bet kas ir tas dzīvais Aspazijā tavuprāt šodien? Tas, kas viņa, man liekas, izceļas tā līdz tam uzrakstītā latviešu literatūras fona, ir tas, ka viņa nāk ar tādu šausmīgi spēcīgu tādu individualitātes apziņu. Un ka, Jā. Un tas ir tas, kas ļoti kaut kā jaudīgi tajā visā kontekstā, kas man liekas, ka tas arī palīdzēja cilvēkiem, kas tajā laikā lasīja, izjust to savu spēcīgo individualitātes apziņu, kas vajadzīgs ir, lai tu tā kā celtos kaut kādām lielām pārmaiņām un kaut ko bīdīt lietas. Man jau bija tāda nojauta, un es gan jau kaut kādā intervijā biju par to dzirdējis, ka pirmā reize ir ka tur ir diezgan daudz smelts no sevis, un tad es vienkārši laikam tev tavā jubilejā savukārt gribētu novēlēt tiešām saglabāt to pašu individualitātes apziņu, laikam jau. Paldies jums, ka klausījāties, skatījāties. Jā. Jā. Paldies.